Vai zināt, kurā pilsētā Vidzemē ir runājoša laterna? Visticamāk, atbilde būs skaidra alūksniešiem. Šī runājošā laterna ir Alūksnes muižas parkā, un tā tagad aicina doties apskatīt interaktīvo projekciju par barona Fītinghofa dzimtu. Alūksnes muižas parks ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, jo tajā sastopams visvairāk mazo arhitektūras formu Latvijā. Par daļu no tām, kā tās tiek atjaunotas vai veidotas no jauna, jau esam stāstījuši, bet šoreiz par to, ko tad atkal jaunu var ieraudzīt Alūksnes parkā. Ēnas nekad neizsūd. Ēnas mums seko visur, kur mēs ejam. Runājošā laterna ar norādes zīmēm uz baronu Fītinghofa dzimtes mauzleju un Aleksandra paviljonu ir aprīkota ar audio ierakstu 3 valodās, kas tad arī aicina doties tālāk parkā uz mauzleju, lai aplūkotu interaktīvo projekciju. Lai mēs pārsteigtu apmeklētāju un piedāvātu savādāku ceļojumu Alūksnes muižas parkā, kopā ar HDV, kas izstrādāja dizainu un bija idejas autori, mēs izstrādājam šādu unikālu, savādāku, interesantu piedāvājumu. Laternā aicina ieklausīties un doties tālāk uz Fītinghofa dzimtes mauzoleju. Celts 19. gadsimta 31. gadā. Un tā veidolā redzamas ampīras stila norieta iespējas. Nākamais pārsteigums parkā ir interaktīvā projekcija barona Fītinghofa mauzolejā. Proti uz mauzolejas sienas projicējas attēli, kurus pavada stāstījums par baronu dzimtu, līdz ar to radot savdabīgu noskaņu. Pats mauzolejs ir viena no Alūksnes parka mazajām arhitektūras formām, kas tagad ir piedzīvojusi savu atjaunošanu. Mauzolejs, protams, ir viens no ievērojamākajiem Alūksnes muižas parka arhitektūras objektiem. Tas ir celts 1831. gadā Paula von Fītinghofa laikā. Un pēc šī mauzoleja būvniecības tātad tuvākie pārstāvji tika pārabedīti šeit, un šeit tika pārabedīti arī tie Fītinghofa dzimtas pārstāvji pat no Rēveles, kas ir tagadējā Tallina. Tātad tika pārvesti. Mauzolejs tika celts kā cilindru veida būve uz granīta cokola, un šis kupola veida jumts simbolizē debesis un tādu brīvību un gaišumu. Diemžēl 1900. gadā nezinām iemeslu dēļ šīs kapenes tika aizbērtas, un savukārt ap 1920. gadiem, kad Fītinghofa dzimtas pārstāvji izceļoja no Marienburgas, no Alūksnes, šīs kapenes vēlākos gados tika izpostītas. Diezgan daudz no vietējiem iedzīvotājiem bija pašvaldība pārmetumi, kāpēc mēs neesam restaurējuši un atjaunojuši šo vēsturiski nozīmīgo ēku un tātad šo Fītinghofa dzimtes kapeņu vietu. Un šogad mēs to paveicām. Tas jau gan jāsaka, 2018. gadā mēs to paveicām, norestaurējām, un lai mēs radītu šo interesi, un tā kā mauzolejs atrodas arī parka nostūrī un tālākā vietā, kas varbūt nevienmēr ir tik ērti pa ceļam apskatāms, tad bija ideja kaut ko radīt tādu, kas gan pastāstītu par Fītinghofiem, par viņu dzimtu, gan arī varbūt to pasniegtu tā interesanti savādāk. Bet kāds tad ir barona von Fītinghofa devums Alūksnei, ja viņa piemiņa tiek glabāta gan atjaunojot mauzoleju, gan arī pašu parku? Viņi ir paveikuši ļoti daudz, viņi ir atstājuši tiešām ievērojumu kultūrvēsturisko mantojumu Alūksnē, ka mēs varam priecāties ne tikai par šiem brīnišķīgajiem muižas parku objektiem, mēs varam priecāties par Alūksnes jauno pili, kas ir neatdalāmi saistām ar šo muižas parku. Mēs varam priecāties par Alūksnes evaņģēlisko luterisko baznīcu, arī par tagadējas pansionāts, kas arī bijušas ir viņu laikā celtās ēkas, un šī darbība viņu laikā, principā, Alūksne, Marienburga, tāreizējā no miesta, sāka kļūt un atzimt par tādu pilsētu. Šobrīd Alūksnes muižas parkā jau ir atjaunotas vairākas barona laikā veidotās mazās arhitektūras formas, paviljoni, piemiņas obelisks, arī soliņi. Bet, protams, darbs vēl turpināsies, lai parks atgūtu to veidolu, kāds tam ir bijis sākotnēji. Šogad mēs plānojam atjaunot 2 arhitektūras formas. Tad viens ir Eola templis, kas šobrīd
jau ir Grezno alūksnes muižas parku, viņš ir tikai jārestaurē, un otrs ir tās lielāks izaicinājums ir ķīniešu paviljons, kas vēsturiski nav saglabājies, viņa ne pamata vieta. Mēs tik zinām pēc kartes, pēc plāna, kur viņš ir atradies. Tad šie ir tie divi lielie izaicinājumi. Plus mēs plānojam atjaunot parka tiltiņus. Alūksne ir bagāta ar kultūru vēsturisko mantojumu, un mēs esam atbildīgi visi par to, lai mēs viņu saglabātu nākamajām paaudzēm. Parka mazo arhitektūras formu atjaunošana ir gan, lai piesaistītu turistus un iegriežoties Alūksnē būtu ko apskatīt un pavadīt laiku, gan arī, lai būtu pievilcīga atpūtas vieta pašiem alūksniešiem. Muižas parks, kas atrodas ezera krastā, jau, protams, visgleznainākais ir vasarā un rudens krāsās, bet arī tagad te ir ko skatīt un pie reizes baudīt arī īstu ziemu, kāda tā ir tikai Alūksnē.